Tā, bērni. Šodien man ir stāstiņš, bet es jums lasīšu, labi? Man ir te grāmata jauna, paskatieties, redziet, kāda man grāmata jauna ir. Un tā grāmata saucas Neikdienišķa dzīve. Un viņu ir sarakstījis Vilhelms Bušs. Un Vilhelms Bušs ir šis te vīrietis. Parādīšu arī pārējiem. Vilhelms ir dzimis 1897. gadā un nodzīvojis līdz 1966. gadam. Un viņš ir dzīvojis Vācijā. Esat kāds Vācijā kādreiz bijis? Caurbraucot neesat bijuši? Tad Vācijā viņš dzīvoja, viņš ir sludinātājs, viņš bija sludinātājs, un viņš arī ir sarakstījis šo grāmatu no 2 grāmatām, tāds interesants stāsts. Viņš ir sarakstījis par to, viņš ir saticies ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, ar kalnračiem, māksliniekiem, ar rūpnīcas vadītājiem un ieslodzītajiem, un viņš ir te tādas interesantas stāstiņas sarakstījis. Cikos mums sākās parasti dievkalpojums, sabatu skola? Cikos mums sākās baznīciņa? 10. Bet Vilhelms, tad, kad viņš dzīvoja, viņš bija mācītājs, viņam sākās 8:30, tas ir 8:30. Un vienmēr draudze bija pārpildīta ar cilvēkiem, jo viņš ļoti interesanti visu, ko stāstīja, un viņš arī bija jauniešu mācītājs. Un tagad es jums izlasīšu pašu pirmo stāstiņu no šīs grāmatas par Vilhelmu, par to, kad viņam bija 12 gadi. Jums kādam ir 12 gadi? Ir. Nu, tas ir, tad klausies, tas būs tāds vecums, Vilhelms bija tavā vecumā, labi? Tātad stāstiņš saucas, kā tēvs iežēlojas par saviem bērniem. Atminoties jaunību, man kļūst priecīgi ap sirdi. Mums bija vislabākie vecāki, kādi jebkad ir dzīvojuši, un tieši tāpēc man joprojām ir sāpīgi atcerēties kādu nejauku notikumu. No otras puses, tikai toreiz es pa īstam sāku mīlēt savu tēvu. Tomēr gribu stāstīt visu pēc kārtas. Tolaik biju 12-gadīgs zēns un mācījos skolā. Tiesa pavisam nelabprāt. Es domāju, ka es gluži vienkārši biju slinks. Puikām mēdz būt laika, kad viņiem dzīves nopietnība šķiet briesmīgi pretīga. Bet īsti nezinu, kā tas sanāca, bet pēkšņi biju iepīts īstā melu tīklā. Tomēr viss sākās ar to, ka biju uzrakstījis sliktu darbu. Nobažījies, redzēju tuvojumos nelaimi. Nu, šī sliktā atzīme būs iemesls manu skolas darbu kontrolēšanai. Man nāksies piedzīt trūkstošo un smagi strādāt. Tas, protams, man nesagādāja nekādu prieku, un tā es slikto atzīmi noklusēju. Nākamais darbs bija vēl sliktāks. Atkal es mājās neatzinos savā nelaimē. Pat vēl vairāk, kad kādu dienu tēvs jautāja par darbiem, es ar trīcošu sirdi kaut ko sameloju. Viņš gribēja redzēt burtnīcu. Tad es naktī ķēros klāt un sagatavoju jaunu burtnīcu. Pēc tam man vajadzēja dabūt naudu, lai nopirktu sarkanu tinti, ar ko es viltoju skolotājas parakstu. Tēvs saņēma apskatīšanai burtnīcu ar lieliskām atzīmēm. Toreiz es iemācījos, ka no katriem meliem izaug vismaz 10 jauni meli. Beidzot, visa mana dzīve bija aizpildīta vairs tikai ar slēpšanu un blēdīšanos. Melu tīkls kļuva aizvien juceklīgāks. Mani sagrāba sava veida panika. Nu, man būtu bijis daudz ērtāk, ja nāktos pildīt tikai skolas uzdevumus, bet es sēdēju caurām naktīm un rakstīju dubultburtnīcas vai viltotus aizbildinājumus. Pie tam tuvojās Ziemassvētki. Vecāki lauzīja galvas, kā mūs iepriecināt, bet es, kamēr brāļi un māsas priecīgi spēlējās, mani sagrāba viss samaitātas būtnes posts, kā gan reiz varētu no tā izkļūt. Kādu dienu notika katastrofa. Skaidri redzu sev priekšā šo ainu, it kā tas būtu bijis tikai vakar. Māsas gaitenī spēlējās ar bumbu, un es sēdēju uz kāpnēm, domādams drūmas domas. Tad atskanēja durvju zvans. Vēstuļu iznēsātājs nodeva pastu. Pēc dažām minūtēm atvērās kabineta durvis, tajās parādījās tēvs un mani mierīgi ieaicināja
Ienāca mazliet. Man sirds ielēca kaklā, rakstām galda lampa apgaismoja tikko atvērtu vēstuli. Es tūlīt pazinu savus skolotājs rokrakstu. Kas bija vēstulē? Es veltīgi centos to atšifrēt. Tad tēvs to pasniedza man, kamēr no to trīcēdams lasīja, viņš apsēdās atzveltnī. Tur bija tikai 2 rindiņas, kurās skolotājs tēvu uzaicināja uz pārunām. Nāc sēdies, sacīja tēvs, un pastāsti, kas īsti ir noticis. Nu, man nācās atzīsties, un no pašiem sirds dziļumiem izlauzās viss šis blēdīšanās un krāpšanās, melu, muļķības un netīrības kamols. Es pats jutos pārbijies, kad ieraudzīju to visu tik atklāti. Ak, es labprāt būtu savu uzspļāvis. Te nu sēdēja mans mīļais tēvs, kurš ikdienas mums parādīja savu mīlestību un bija tā, it kā pār viņu noklāto stumžu, bezgalīgu skumju plīvurs. Beidzot biju galā. Tēvs bija pavisam sadudis. Starp mums bija briesmīgs un dziļš klusums. Tikai ārpusē bija dzirdama māsu priecīgie smiekli. Tad tēvs saslējās un no pašiem dvēseles dziļumiem sacīja: Tu kļūsi par naglu manā zārkā, bet nu ej. Es aizgāju, asarām plūstot pār seju, kāpu augšu pa tumšajām kāpnēm uz savu istabiņu. Māsas sabijušās noraudzījās man nopakaļ. Mehāniski izģērbos un apgūlos. Neviens man neaicināja vakariņās, un es arī pat neilgojos. Vēlāk dzirdēju, kā māte ar citiem bērniem dziedāja Ziemassvētku dziesmas, tad sāku raudāt. Drūmi aptvēra, ka grēks cilvēkus nošķir un padara vientuļus. Bija bezgalīgā izmisumā par sevi. Pat suns vairs neņems maizi no manas rokas. Tēvs vairs nekad nevarēs priecīgi pasmieties. Neviens vairs nekad mani nemīlēs. Bija dziļa nakts, visi izņemot tēvu jau bija aizgājuši gulēt. Es dzirdēju parastos trokšņus. Tēvs gan vēl viens pats sēdēja pie darba savā kabinetā. Te izdzirdēju atveramos viņa durvis. Tagad viņš kāpa augšā uz savu guļamistabu, kas atradās 1. stāvā. Te mana sirds uz mirkli apstājās. Skaidri sadzirdēju, kā viņš turpina kāpt pa kāpnēm. Pie manis uz 2. stāvu, pavisam lēnām kāpienu pa kāpieniem, it kā nestu smagu nastu. Mans izbaidītās domas joņoja, jo nevarēja atcerēties, kā tēvs kādreiz būtu ienācis manā mazajā kambarītī. Ko viņš tagad gribēja? Vai nu nāca lielā norēķināšanās? Vai viņš mani izraidīs no mājām? Viņš jau bija nonācis līdz manām durvīm, ievēroja, kā viņš mirkli apstājās. Tad atvērās durvis, viņš ienāca tumšajā istabā. Es aizturēju elpu. Viņš stāvēja pavisam klusu. Tad klusām jautāju: vai tu guli? Man kaklā sakāpa nevaldāmas ēlsas. Es neko nevarēju pateikt. Tad viņš pienāca pie gultas. Bezgalīgi maigi uzlika roku man uz galvas un sacīja: Nu, tu esi priecīgs, ka viss ir nācis gaismā, mans mīļais dēls. Jūtu, kā viņš noliecās un man noskūpstīja, un tad aizgāja. Gulēju kā paralizēts, tomēr vismīļāk es būtu pielēcis augšā, būtu varējis krist viņam ap kaklu, mans mīļais tēvs, bet pirms atradu tam spēku dzirdēju aizveramies viņa durvis. Es gulēju tumsā viens, mani reti, kad bija pildījusi tāda bezgalīga svētlaime. Piedošana. Jā, nu viss kļūs jauns. Nākamajā dienā tēvs devās pie skolotāja. Es nezinu, par ko viņi runāja. Ar milzīgu centību ķēros pie mācībām un lieldienās atnesu mājās labu liecību. Bet tēvs nekad vairs nepieminēja šo notikumu. Tas bija pilnīgi un galīgi aizmirsts. Vaina bija piedota, iemesta jūras dziļumos, kā sacīts Bībelē. Pēc daudziem gadiem es iepazinu vainas piedošanu, ko dāvā dzīvais Dievs kungā Jēzu, krustā sistajā. Te man atkal ienāca prātā senais jaunības notikums. Piedošana ir tad, ja par mūsu vainu vairs nekad nerunā, un ar to ir viss noslēgts. Šeit piedošanā ir viss spēks jaunai dzīvei. Kurš to piedzīvo un tic, tam sirds plūst pāri no mīlestības pret tēvu. Nu, tāds stāstiņš. Jums kādreiz arī ir sanācis kaut ko sameloties vai kaut ko sliktu izdarīt? Ir vai ne? Mums jau visiem. Tad atcerieties to, ka jūs vienmēr varat lūgt Dievam palīdzību, jūs vienmēr varat lūgt piedošanu un jūs vienmēr varat izstāstīt mammai un tētim, vai ne? Paldies jums, bērni!